Labdien, darbie skolēni! Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irīna Kozlovska. Vispirms iepazīsimies. Iepazīsimies ar manu kursu Sociālas zinības un vēsture 1. Kā jūs redzēt, mūsu kurs sastāv no 4 galvenās tēmas. Katra tēma ir temāts un noslēguma pārbaudes darbs. Nosaukums TNPD. Tas var būt tests online, vai kaut kāds rādošs darbs, vai esēja. Svars ir 70%. Lai varētu pildīt pārbaudes darbu, jums jāapgūst teorijas daļa, kura vērtējuma grāmata ir 30%, kuri dot jūsu galējai vērtējumai, 30 teoretiska daļa un praktiska daļa 70%. Vērtījumu jūs varat redzēt vērtījuma grāmatā. Lai jums veicas, ja būs kaut kādi jautājumi, tad droši var man rakstīt, ja ir kaut kādi neskaidrības saistīti ar vērtījumu grāmatu vai ar vērtēšanu. Un jūs arī zināt, ka no šajā mācību gadā mums ir sumatīva un formatīva vērtēšana, ja? Un arī būs formatīvas uzdevums un sumatīvas. Sumatīvas ietekmē uz jūsu 1. semestri un 2. semestri un galējā vērtējumā. Un formatīvas neietekmē, bet dot atgriezienisko saikni, ja, starp skolēnām un skolotājiem. Katra blokā man arī būs formatīvas uzdevums. Pirmais temas, kā jūs redzējat, mana blokā, kurš nosaukums saistīt ar psiholoģiju, ir indivīds apziņā sevi un kā indivīds saistīts ar sabiedrību, kā daļa no sabiedrības. Tā ir mūsu pirmā bloka tēma. Un pirmā bloka tēma, kā jūs redzat, arī ir 5 galvenās temāti. Pirmais - personība un ietekmējuši faktori, un vispār kas ir personība, ja? Otrais jautājums - personības attīstība un veselību ietekmējuši faktori. Individs savstarpēja attiecībā, kā viņas izpaužas sabiedrībā. Ceturtais jautājums - vajadzības un vērtības un noticošie faktori, ja? Un 5. jautājums - morāla un juridiska atbildība un arī sociāla identitāte. Šodien es gribu jums piedāvāt savu prezentāciju, ja, kura būs saistīta ar individu skaidrojumu un lomu sabiedrībā. Un lūdzu iepazīsties, lūdzu, ja? Tā, un pirmais temāts - plāns, kurš iekļuvā 7 pozīcijas. Pirmā tas ir, kas ir personiskas un sociālas identitāte. Otrais jautājums - sociālas identitāte teorijas ietver komponenti. Trešais jautājums - faktori, kuri ietekmē cilvēka personības veidošanas un attīstību. Un ceturtais - mūsdienu ētiskas problēmas un to iespējami risinājumi. Un 5. teoretiskais materiāls - tiesiskums un vispārējie tiesību principu ievērošana. Un 6. pozīcija - tas ir avotu saraksts. Un, ja jums būs kaut kādi jautājumi, tad droši rakstīt man ziņu. Un es paskaidrošu, ja, atbildēm. Kā jūs saprotiet, pirmais mums jautājums bija vispār, kas ir jēdziens personiska identitāte. Katrai tēmai, ja, temāte būs savi, galvenie jēdzieni, uz kuriem es pievēršu uzmanību, ja. Pirmais tāds jēdziens mums ir šajā tēmā - personiska identitāte. Tas ir individa paša uztvere, kas balstās uz savām fiziskajām un intelektuālajām un morālajām īpašībām.
Mēs zinām, ka ir tāds teikums, mēs esam dzimusi kā individi, bet par personībām, mēs kļūstam, ja? Un otrais jēdziens - grupas vai sociāla identitāte. Tas ir individa pašraksturojums, kas balstās uz savu piederību noteiktam sociālajām grupām, piemēram, tādiem kā etniskajā, profesionālajā un tā tālāk. Ja? Sociālā identitātes ietver 3 galvenais komponentus. Ja? Pirmais komponents tas ir sociāla kategorizēšana, skaidra grupu uzvedību tādā veidā, ka cilvēki viens otram piešķir konkrētas kategorijas. Piemēram, latvietis, krievs, valsts pārvaldē strādājušais, students un tā tālāk. Ierēdnis, ja, valsts pārvaldē strādājušais. Un arī var būt kategorija kā nacionāla identitāte, lai arī pamatotu atzīta par pašu iedarbīgāko un noturīgāko kultūra identitātes formu. Tomēr ir viena no kolektīvajiem identitātēm. Ja? Otrais komponentus tas ir sociāla identificēšana. Cilvēks asociē sevi ar konkrētajām grupām, kas viņam ir svarīgas, lai saprastu savu vietu attiecībā pret citiem cilvēkiem un citām grupām. Cilvēkam vienlaikus piemīt vairākas identitātes un atbilstoši piederības izjūtas. Ja? Un trešais komponents - sociālā salīdzināšana. Tas ir tāds aspekts, kad cilvēki salīdzina savas grupas ar citām grupām. Tiek radīti viedokļi, kas paaugstina savu grupu vērtību, kuram konkrētais cilvēks pieder, un nepieciešamības gadījumā tādi viedokļi, kas pazemina citu grupu vērtību. Arī ir faktori, ja, kuri ietekmē cilvēka personības veidošanā un attīstīšanai. Jūs varat redzēt 2 schēmas, kuras rada mums faktorus, ja? Un kādi tā ir faktori? Šeit schēmas mēs redzam no angļu valodā, un šeit visi faktori mēs redzam latviešu valodā. Kādi iedzimtība no bērnībā, kad cilvēki piedzimst, ja šis faktors vispirms ietekmē uz cilvēka personību. Otrais - ģimene un audzināšana. Tas ir sfēra, ja, kurā arī iet no bērnībā līdz pieauguša vecumā. Sociāla vide, kurš mazais cilvēks vai pieaugušais cilvēks, ja, sev realizē katru dienu. Ja. Otrais tas ir izglītība un mācīšanās, jebkura pulciņā, jebkura sporta veida, mūzikas virzienā un tā tālāk. Nākošais - kultūra. Ja, kultūra katrai tautai, katrai nācijai, ja jūs zinat, ir savas kultūras tradīcijas, un, protams, viņi saistīti arī ar reliģijas tradīcijas, un arī ietekmē uz mūsu personības veidošanas un attīstīšanai. Ja? Nākošais faktors tas ir psiholoģiska pieredze un dzīves notikumi, kuri cilvēks arī katru dienu pārgāja. Ja? Nākošais tas ir mediju un tehnoloģijas, informācijas sfēra, ja, piemēram, internets, ja, dažādas avīzes, žurnālus, ja, kuri šodien grāmatas arī ietekmē uz mūsu personības veidošanu un attīstīšanu. Un nākošais - fiziskā un emocionālā veselība. Tas ir emocijas fons, ja, un, protams, mums šodien ir ļoti svarīga fiziskā veselība un arī emocionāla, garīgā tāda sajūta. Ja. Un pēdējais - ekonomiski un sociāli apstākļi, kuri veidojas mūsu valstī, kur mēs dzīvojam, jā, un, protams, tas ir ārpus faktors, kurš ir katrai valstī, un, protams, viņi saistīti ar mūsu
ekonomiskai sfēru, piemēram, ar patērēšanu katru dienu mēs ejam uz veikalu, ja tur satikāmies kaut kādi cilvēki, ja kaut kāda pakalpojumi, un tas arī ietekmē uz mūsu personības veidošanu un attīstību. Mūsdienas etiskas problēmas un to iespējami risinājumi. Ja? Kāpēc vispār radas šis jautājums? Tāpēc, ka sabiedrība mūsdienīga šodien ir nevienlīdzībā un daudz sociālas problēmas, kuri parādās, tāpēc, ka ir, kā jūs redzat iepriekšējā slaida, daudz ārpus faktoris, ja, kuri ietekmē. Rīgā, kā arī citviet Latvijā, pastāv ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība. Daudziem cilvēkiem ir grūti piekļūt izglītībai, veselības aprūpei un citam būtiskam pakalpojumam. Turklāt Rīgā vērojama problēma ar bezpajumtniekiem un citiem sociālas atstumtības riskiem. Ja? Šodien tas ir tāda situācija, kuru mēs redzam, es nevaru teikt, ka katru dienu, bet kad mēs braucam uz sabiedriskā transportā, ja, ieejam pa ielām un mēs varam redzēt tādus cilvēkus un tādu situāciju. Ja, un, protams, ka katra sabiedrība ir 3 galvenie slāni. Mēs zinām, ka sabiedrība var sadalīta uz augsto slānu, vidējo slānu un zemāko slānu. Ja. Šodien mēs zinām, ka ir ekonomika kapitalistiskas virziens, ja. Un, protams, ir vidējais slānis, ja, daudziem cilvēkam dzīves līmenis, bet ir cilvēki, kuriem dzīves līmenis ir zemāk nekā minimālais, ja, pakets, ja, kurš piedāvāt mūsu valstī. Iespējami risinājumi, kā šodien etisku problēmu varam atrisināt vai risināt. Vispirms paplašināt sociālas atbalsta tīklus un programmas, lai palīdzētu maz aizsargātajām grupām, ja, pensionāriem, cilvēkiem ar veselības ierobežotījumu, tostarp bezpajumtniekiem, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un senioriem, pensionāriem, kā es teicu. Otkārt, veicināt uzņēmējdarbību un nodarbinātību, jo īpaši starp jauniešiem un cilvēkiem no maz aizsargātajām grupām ir tādas problēmas. Un trešais, stiprināt piekļuvu izglītībai un veselības aprūpei, padarot šos pakalpojumus pieejamākus un taisnīgākus. Ja? Lai visi mūsu pilsoņi, iedzīvotāji saņem vienlīdzīgus pakalpojumus. Ja? Un, protams, par to šodien domā valstī un dažādas valsts institūcijas. Un arī mums liela loma šodien pieder dažādiem organizācijām. Ja? Un nākošais jautājums - tiesiskums un vispārējie tiesību principu ievērošana pasaulē. Un šeit es gribu pievērst jūsu uzmanību šādiem organizācijām kā ANO, apvienotā nāciju organizācija, Starptautiskā krimināla tiesa un citiem. ANO, tas ir globāla starptautiskā organizācija ar plašu darbības jomu loku un galvenajiem mērķiem uzturēt starptautiskā mieru un drošību, veicināt valstu miermīlīgas attiecības, īstenot starptautisku sadarbību un būt par valstu rīcības saskaņošanas centru. Mēs zinām, ka Latvija arī ir ANO sastāvā, ja, un, protams, cenšos izpildīt visas notiekumus, visas mērķus, ja, un uzdevumus, kuri ir šajā organizācijā. Otrā organizācija mums arī palīdz, tas ir Starptautiskā krimināla tiesa. Tas ir pastāvīga starptautiskā tiesa, kas nodarbojas ar genocīdu, noziedzīgumu pret cilvēcību un kara noziegumiem, izdarīšana vainago personu saukšanu pie atbildības. Ja?
Arī ir citas, kā es teicu, organizācija, tādas kā Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tas ir starptautiska reģionāla tiesu institūcija, kas lemj par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas nostiprināta tiesību pārkāpumiem. Nākošā organizācija Eiropas drošības un sadarbības. Organizācija fokusējas uz demokratisko institūciju virzību un cilvēktiesību ievērošanā monitoringu. Tās programmas ietver atbalstu tiesu reformām, vēlētiem procesam un tiesiskas kārtības stiprināšanu dalībvalstīm. Kāds kopsavilkums šai tēmai mums ir? Pirmais, mūsu identitāte ir viena no svarīgākajām cilvēka daļām. Otrkārt, identitāte veidojas no 3 pamatkomponentiem. Treškārt, mūsu pasaulē pastāv etiskas problēmas, bet cilvēki rūpīgi mēģina tās atrisināt, izmantojot palīdzību ārpusē. Pasaulē un Latvijā pastāv organizācijas cilvēktiesību aizsardzībai. Avotu saraksts. Vispirms es rekomendēju izmantot metodisku materiālu vietne skola.lv, arī ir uzdevumi.lv un mans kursā arī sociālzinības un vēsturi 1. bloka tēma. Dažādas ir elektroniskas enciklopēdijas, kur jūs varat arī atrast iedzienu skaidrojums, un arī arhīvs, kurš arī ir digitāla formātā. Paldies par uzmanību, un ja jums būs kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man, es atbildēšu. Visu labu, jauku vakaru!